7. augustā Jaunolainē notika svinīgs pasākums, kurā tika iebūvēta laika kapsula un oficiāli uzsākta jauna tipa senioru māju būvniecība, lai radītu alternatīvu tradicionālajām institucionālās aprūpes iestādēm, nodrošinot kopienā balstītu aprūpes modeli. Tas nozīmē, ka seniori dzīvos nelielās, ģimeniskai vidē pietuvinātās mājās, saglabājot neatkarību un cieņpilnu ikdienu. 2022. gadā atlase šiem projektiem tika izsludināta sākotnēji tikai pašvaldībām, līdz ar ko bija iespēja tikai pašvaldībām pieteikties uz šo projektu īstenošanu. Pēc pirmās kārtas tapa skaidrs, ka netūlīt netiks izlietots paredzētais finansējums, ko Eiropa ir deleģējusi Latvijai, lai īstenot šos ģimeniskā tipa projektus. Kā rezultātā pēc ciešas sadarbības ar ministriju, labklājības ministru un visām iesaistītajām pusēm un pašvaldībām atvērās iespēja, ka arī šo pakalpojumu un šajā atlasē var arī piedalīties privātie pakalpojumu sniedzēji, privātais sektors, biedrības, uzņēmumi un īstenot arī šos projektus. Šis ir tikai viens no 4 projektiem, ko šobrīd īsteno Sijā Magnum Social and Medical Care. Līdzīgas ģimeniskai vidē pietuvinātas senioru mājas top arī Talsu novadā, Liepājā un Augšdaugavas novadā. Katrs no projektiem paredz 3 ēku būvniecību, kurās kopumā mājvietu atradīs 10 senioru visā Latvijā, dzīvojot sakoptā, plašā un ērtā vidē, maksimāli pietuvinātu mājas apstākļiem. Ar Labklājības ministrijas, CFLA un Eiropas atbalstu mums ir dot iespēja šo modeli mainīt un pāriet no šīm milzīgajām institucionālajām ēkām, kuras ir nereti degradētos stāvokļos un nereti nepieņemamos stāvokļos, uz jaunām, simpātiskām, modernām, būtībā Rietuma Eiropas un Skandināvijas tipa, ģimeniskā tipa ēkām, kur cilvēki dzīvo nevis palātās, teiksim, tādā klasiskā izteiksmē, bet tiešām ģimeniska tipa apartamentos. Mums ir jāiet prom no šī institucionālā modeļa un jāveido arī senioriem, teiksim, tā skaisti pavadīt vecumdienas, pietuvināti ģimeniskai videi. To, ko es zinu, ko Medical Care dara, viņiem ir 4 pašvaldībās, katrā pa 3 modeļu tipu ēkām, bet kopā tās ir 8 pašvaldības pa visu valsts, kur arī citi nevalstiskie sektori un pašvaldības ir iesaistījušies šajā projektos. Arī Jaunolainē projekta ietvaros tiks uzbūvētas 3 ēkas, kurās katrā mājvietu atradīs 16 seniori. Nav noslēpums, ka mūsu veco ļaužu pansionātā ir rinda, un es ļoti ceru, ka šī projekta realizācija mēs šo rindu likvidēsim vai samazināsim, tā kā tas ir ļoti nozīmīgs solis, lai sakārtot un papildinātu šo klāstu. Jā, mēs ejam uz to, ka mēs nodrošinām saviem pensionāriem pienācīgas vecumdienas, kam vajag. Un šis ir viens no veidiem, kā to veiksmīgi var izdarīt. Ir paredzētas atsevišķas šīs istabas, nevis tur viņi dzīvo kopā, bet viņam katram ir paredzēta istaba. Istabas ir plašas, pietiekoši gaišas, ja, lai nodrošinātu tieši to, kad jebkurš no šiem senioriem, jebkādā veselības savā stāvoklī, saņem šo pilnvērtīgo apkopu. Atsevišķi aprīkot sanmezgli ar visu nepieciešamo, lai viņi tur varētu arī normāli savas ikdienas sanitārās vajadzības izpildīt. Ir personālam telpas aprīkotas, lai viņi varētu uzpasēt šos cilvēkus. Es domāju, ka šādi projekti šobrīd kļūst arvien vairāk un populārāki, un tas akcents uz to senioru labbūtību un to, kā viņiem to savu dzīves kvalitāti turēt tādā pašā līmenī, kādā viņi ir bijuši ikdienā, ir ļoti, ļoti prioritatīvs. Jāatzīmē, ka projekta pasūtītājiem šī nav pirmā pieredze ģimeniskai vidē pietuvinātu senioru māju izbūvē. Liepājā veiksmīgi darbojas Kristiāna Dāvja izlolotais jauna tipa veselības un aprūpes centrs Rūre, kas vienu vietu sniedz visaptverošas pakalpojumus senioriem. Protams, ņemot vērā to, ka mums jau ir līdzšinēja pieredze ar mūsu Liepājas centru, ir skaidrs, kā ir jāstrādā, kas ir vispieprasītākais, kas ir aktuālākās problēmas un kā nodrošināt augstākā līmeņa pakalpojumu gan no sociālās, gan no veselības puses šiem mūsu klientiem un pacientiem. Jaunolainē kopējais projekta finansējums senioru aprūpes centra būvniecībai veido 4,9 miljonus eiro. No tiem Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalsts ir 3,8 miljoni. Termiņi ir īsi, jo kopumā visiem projektiem jānoslēdzas nākamā gada 30. jūnijā un paredzēts, ka nākotnē šāda veida projektu realizācija tiks turpināta. Tās pašvaldības, kurās tiek īstenot šie projekti, es gribētu teikt visu cieņu, paldies par operatīvo darbu un par to, ka nenobijās un uzticējās mums kā attīstītājiem un pakalpojumu sniedzējiem vienlaicīgi, to, ka tomēr kaut kādas pārmaiņas reģionos ir iespējamas un ir ne tikai iespējams, bet ir arī nepieciešamas.